Lūk, kur golfiņš man salikts atpakaļ. Atpakaļ daily režīmā. Nu ko, čau visiem. Turpinam ar garāžas saturu. Kas mums nākošais sarakstā? Kā jau viss atcerās no iepriekšējā video, kur linkus iekš aprakstā, gan jau varat apstīties, kas nav redzējuši. Jānis labo savus nojā autoparku. Nu, paturpiniet paši. Tad nu šodien mums ir Čiks B6. Budget build ir uz remontiņu. Tad nu šodien veiksim defektāciju, sapratīsim, ko mums vajag. Uzsūtīsim un salabosim. Nevilkšu garumā, pēc pēdējā video ilgās montāžas, daudzajām timelapsēm. Kaut ko noīsināsim, lai bišķi ātrāk skatāms video jums ir. Nu, pats svarīgākā informācija, kāds gan jau prasīs tagad, kas ir noticis. Noticis ir tas, kad budget buildam izkausējām motoru kādu laiku atpakaļ. To, protams, dabūju. Es aizmirsu, kā sauc to džeku, kas man viņu pa velti iedeva, pa stipro dzērienu pudeli. Ielikām to motoru. Nu, neilgi pēc viņš jau izspied galvas blīvi ārā. Tātad šeit patreiz ir apmēram pusgadu braukts, galvas blīvs defekts. Un to vajadzētu atrisināt. Tas jau ir daļai atrisināts. Ir sagatavot jau motoram galva ar jauniem vārstiem, jaunām vadīklām. Atkal paldies S-Engine, trusīts, iekšķelē džeki, kas taisa motors. Viss tur galvā ir gatavs. Jāliek tik virsū. Tad nākošais, ko mums vajadzētu no darāmu darbu sarakstu izdarīt, ir kulises salikt atpakaļ ātrumkloķi, kuru mēs nozagām priekš cūkas. Un mums vajadzētu atjaukt turbīnu, jo pēc tam, kad izkusa motors, tas B6 nekad vairs nav tā gājis, kā viņš gāja sākumā. Tad nu šoreiz pie šī paša remonta darbiņa es noteikti izjaukšu šī turbīnu un sapratīšu, vai viņai viss ir kārtībā. Jo man ir aizdoms, ka tur ir VNT mehānisms padevies dēļ tā alumīnija, kas gāja viņam cauri. Nu, un, protams, Audi ir jāiet skate. Tad būtu labi arī uztaisīt mazu defektāciju ritošajai daļai, lai varam arī saprast, kad mēs to izdarām. Bet to gan jau nefilmēsim ritošās daļas remontu. Šāds smukais ātrumkloķis. Un ziniet, ko es uzdarīšu? Es uztaisīšu šajā epizodē nelielu eksperimentu. Man interesē mēs tūpat ar to sāksim. Man šausmīgi interesē viss tās, piedevs, ko tagad viss piedāvā, visu kaut ko motoru skalotājs. Es zinu, gan jau, ka ziniet, kas tāds ir motoru skalotājs, tā kā jums tur baigi aizaugusī tā motora eļļa ir iekšā vai ilgi nav mainīta, tad ir baigi veselīgi viņu izskalot. Un ko uzfilmēsim, kā tas strādā. Tā kā real time, es noņemšu nost vārstu vāku, safilmēsim, kā izstās motors pirms, ieliesim iekšā to piedevu, izrūcināsim vajadzīgo termiņu un pasīsim, vai motors būs tīrāks, vai tomēr nē. Tāpēc interesanti, man liekas, būs interesanti, es gribu pārbaudīt, kā tas strādā. Motoram es zināju, ka viņam ir jāņem nostā motora galva. Es reāli arī nobraucu 18,000 ar vienu eļļu. Nu, sodiet mani, cik gribat. Tāpat es zinu, ka tur sadalēni mierā ir. Tā kā, jā, davai ķeramies pie eksperimenta sākumā. Ņemam no svārstvāku, safilmējam un tad skatāmies, kā tas viss izskatīsies dzīvē. Lūk, kā izskatās motors tagad iekšpusē. Tā, kas baigi labi neredz, lampiņi ir. Pasēs, cik viss ir melns, cik melni ir eļļa iekšā. No tā, jā. Negribās pat neko jaukt no šī motora ārā, redzot, cik viņš ir netīrs. Nu, pamēģināsim. Tā, ka mums te nesaskaņots darbības notiek ar protekto izplatītāju Robertu, bet viņam nezinot, eksperiments notiek. Liesim šito mantu iekšā, uzliksim apakaļ vārstvāku un rūcināsim mašīnu 10 līdz 15 minūtes, cik es saprotu pēc manuāļa ir tādiem, kam sen nav mainīts, ieteicams mazāku periodu rūcināt. Nu, kā jums man ideja? Lejam iekšā, rūcinam un skatāmies, kā iztīsies pēc parūcināšanas. Vienīgais mīnus man saplīs vārstvāku blīvi, ņemot nost vārstvāku. Gan jau traki daudz neizticēs eļļa ārā ar to vietu, kur saplīsus viņi ir. Galvenais viss eksperimenta vārdā, ja? Tā, lejam iekšā. Tāpat bez vārstvāka ieliesim.
Zini, kā šitā lejot, viņš jau bišķīt nomazgāja nosas prauslas pie mums. Mums toreiz izreklamēja Roberts uz galdu visu to padarīšanu ar netīru eļu. Izskatījās cerīgi. Tad man gribās tagad pamēģināt. Zooms. Gribās pamēģināt reālā dzīvē, kā tas strādā. Man jau vienmēr patīk saprast, vai lietas strādā vai nestrādā, lai jums viņas parādītu. Ko darbinam to automobīlu iekšā? Neko neredz. No manis slikts kameramens šodien. Tā, viss gaidam. Uzņemam laiku. Cik mums tur ir? 10, 17 apmēram. Nu tad paliekam pie tā, jā, kaut kādās 32, tad mēs 32 mēs apmēram slēdzam viņu ārā. Pēc teorijas, cik es esmu viņus mēģinājis, vienmēr viņš paliek skaļāks kaut kādā brīdī tas motors, tad tu zini jau, ka viņš principā ir izskalojies. Interesanti. Vienīgais, ko mums toreiz parādīja, ka visideālāk tas viss strādāja tā, kad izskalojam, izlejam, ielejam jaunu eļu, un ar jaunu eļu viņš smuki notek. Tad līdz ar to mēs tā arī darīsim. Lai arī mēs jaucam to motoru vaļā, mēs tāpat viņā ieliesim jau jaunu eļu un jaunu filtru ieliksim. Lai cik, man nav jauna filtra. Neieliksim. Tad neko, tad mēs vienkārši izskalosim un liesim visu ārā, izņemsim filtru ārā. Man liekas, ka man nav filtru uz vietas. Visu laiku kāds stāvēja, bet laikam šoreiz vairs nav. Šoreiz laikam nav. Bet labi, nav svarīgi. Izdzēsīsim visu lieku ārā. Bet ne, Jāni, izdzēs vienkārši visu lieku ārā un filmē pa jaunam. Var pat turpināt šajā vienā video visu pa jaunam. Tad izsildīsim to motoru, minūtes 10, 15, kā tur ir runāts. ChatGPT saka labāk, lai 10, ja ir ilgstoši brauks bez eļas maiņas. Full sand, lai iet 15. Izliesim ārā un skatāmies, kas tur iekšā darās. Būs tīrāks, nebūs tīrāks. Man ļoti interesē īstenībā, jo es laikas gribēju pirms kaut kādiem motoru darbiem uzreiz izskalot viņu, lai man tas motors no iekšpuses ir nedaudz tīrāks. Un tad beidzot man tā iespēja to pārbaudīt, jo bieži vien tie motori atbrauc vienkārši miruši. Viņi nevar iedarbināt. Tā kā šoreiz man bija jau tāda vīzija, ka vajadzēs to izdarīt, jo bija 18,000 eļu nobraukt. Ja ne pat vairāk. Ļoti daudz es te biju. Es vairs neiespringu, tā kā tā galvas bija beigta. Es sapratu, lai viņš brauc. Lai viņš brauc, ka viņam ir lemts. Un jā, tad es domāju, pie vienas uzfilmēšu jums tādu foršu video par to, kā tas viss strādā. Gatavi, raujam vaļā. Ir pagājušas tieši 15 minūtes un skatāmies, kā mums izskatīsies motorīts iekšā. Un tad sekojošās darbības ņemam motoram galvu nost. Es ceru, ka šitā daļa vismaz jums ir interesanta. Šis tāds varētu būt, kas būtu noderīgs jebkuram, kas pats skrūvē. Tiem, kas paši neskrūvē, vai tie, kas pie servisos strādā, jums arī tagad būs noderīgi zināt reālo ieguvumu, jo kuram ir interesi mainot eļu, noraut vārstvalku nost un pasīties, kas tur darās. Ziniet, baigi tīrāks viņš tur nav. Būšu atklāts. Nedaudz ir, nedaudz labāk ir. Es nezinu, jūs redzat, neredzat? Es domāju, ka es ņemšu jūs nost no statīva. Draugi, metam jūs ripā. Reku no sprauslām kaut kas skalojās nost. Galva paliek sausa lēnām. Kur žūst ārā var redzēt. Es neteiktu, ka ir super tīrs. Jā, es biju iedomājies savādāk. Es biju iedomājies, ka tagad viss būtu tā kā izmazgājies, bet nav tā. Es domāju, ja mēs arī nolietu eļu un pielietu tagad jaunu klāt, maz ticams, ka te paliktu spēcīgi labāk tā situācija. Labi, ok. Tagad gan ķeramies pie darba.
Nopauzēsim bija šī timelapsīte tagad. Un lūk, es jums parādīšu zopsīti, kas ir nogājusi. Nu, viņa nav nogājusi visu savu periodu. Es nezinu, es ceru. Kāpēc tu kamera man tā dari? Tātad, es nezinu, vai jūs redzat, bet viņa reāli ir sadilusi zobiņos. Paņemsim tās kaut kāds apgaismojumu. Es ceru, ka jūs varat redzēt. Nu, es redzēšu, vai jūs redzat vai neredzat. Redzat, kā ir sadilusi. Un tai zobsiksē nav tur 50 vai 60 tūkstoši kilometru. Viņi ir, nu, varbūt 30, varbūt 25, kaut kas tajās robežās. Jo es viņu uzliku pilnīgi jaunu, tad, kad paņēmu mašīnu savā īpašumā. Un ziniet, kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, kad ir hardcut limiters. Un sanāk tā sadalīnas, tā rotācija, viss tās mehānisms ir smags. Un tā zobsiks šausmīgi cieši tajā brīdī, kad ir tie sitieni. Respektīvi, šis ir pierādījums, kāpēc zobsiks vīlētam pumpadūzim, ja patīk maukt limiterī, būtu jāmaina regulāri. Nu, tātad 25, 30 tūkstoši, tas būtu intervals. Nav jāmaina visi rullīši, tas viss ir sīkums. Tieši siksnu vajag nomainīt. Tā kā atceraties to, ja, kuram patīk, ka pumpadūza šauja. Nu, tad lūdzu, viņa šauja pa kaut kādu cenu tomēr. Turpinam ar timelapsi. Nu ko, ja mans profesionālās spējas man tagad nepieviļ, tad ir skaidri redzams, kad galvas blīvi ir izpūsta. Cilindrā numur 4, cilindrā numur 3, cilindrā numur 2, cilindrs numur 1 mums ir kalpojis, godam izskatās, ka te nekas nav pūties garām. Otrā pusē arī redzami. Grūti bija saprast, jo viss baigi eļļā uzreiz nociet ļoti melni. Bet šeit var redzēt kvēpus točna. Šeit arī kvēpus, un izsās, ka viņi tūliņi jau būtu izgājuši ārā, šeit pūtuši uz kolektoru virsū. Tas pats arī šeit, redzat, pēdējā līnija, kur ir aizgājis jau kvēps. Jā, godam, Begimots, kas par aparātu? Godam, draudiņš, godam strādājis, atstrādājis, sevi investēto. Par bloku, tūtās papētīšu dziļāk bloku, un tad sapratīsim, vai mums vajag vēl kaut ko. Un iesim sūtīt detaļas, es domāju, ne? Ko jūs sakat? Galvenais, principā, lai nav kusis neviens virzos. Tā arī ir, neviens nav kusis, jo kāpēc, lai viņš kustu? Kā forši sev filmē. Tātad, virzuļi nav kusuši neviens. Es pat teiktu, kad veselīgi strādājuši, ja nav pat eļļa gradzeniem, reku nākus uz augšu. Tā kā šis varētu būt labs bloks tam, ko mēs no viņa gribam. Kas ir cilindra sienām, nu tās ir ar stāvēšanas pazīmēm, kur redzēt. Redzēt, tā kā rūsas pleķis neliels. Jā, bet nu, uz roku neko nejūt. Jā, ir viņš tur kaut ko dabūjis, bišķīt piepipēt. Bet jā, jebkurā gadījumā mēs paliekam pie šī bloka. Es neņemšu, neko nemainīšu. Tā mašīnai tā vērtība lielāka nepaliek no tā, kad viņa tiek salabota, ko esmu pamanījis un sapratis. Es eju pasūtīt detaļas. Un ķeramies tālāk pie darba.
kas pa skalīti, ne? Oi, smuks. Pūrns melns, nosvīdis, atkal. Tātad, galvai citu bojai netika konstatēt. Nedaudz dilušas vadīklis, bet nepārāk trāks. Nu, blīvslēgi pats par sevi, veci pārkaltuši. Tādās vārpstē izplūdus kuluku nodiluši, kas jau tikai būtu normāli pie 18,000 braukt ar vienu eļu. Paši redzēt, kāds motors melns ir iekšā šausmīgi melns. Es domāju, ka viņu vēlreiz salikšu un uztaisīšu vēl vienu flašu viņam. Galva būs tīra, bet pats bloks būs viss ar to melno sodrējošo eļu. Kaut kā tā, vajag vēl atjaukt turbīnu. Tad sakārtošu bišķīt tās galvas jautājumu vietu. Un ķeros klāt pie turbīnas izjaukšanas. Baigi interesē, kas tur ir noticis, jo tas nozīmē to, ka mums arī varbūt vajadzēs kaut ko tur vēl padarīt, padarboties. Kāds ir smuks tīrs nomazgājies. Tātad, jā, turbo izjuka toreiz, kad mēs motoru izkausējam. Nu, mēs, es domāju, sevi un jūs, kas skatās. Jūs arī esat pie tā vainīgi, ka man izkus motors, ja? Jūs arī. Nu, ne, taču ne. Tātad, kad es izkausēju motoru, tad, protams, ka turbīnu palidoju atcerieties pirmo testu pēc tam, ka salikām mašīnu kopā, kaut kā negāja, vai ne? Nu, kaut kā negāja. Nu, kas varētu būt pa problēmu, Jāni? Nu, protams, ka Jānis jau zināja, kur ir problēma. Vienkārši toreiz nebija īsti laika. Nu, protams, kad tur ir izgājis tas viss cauri, salocījis VNT mehānismu, nu, un attiecīgi arī ir tas viss process paņems līdz arī asīti. Tātad, šīs projekts tagad tiek noraut rocene, un turpinam citā epizodē. Es domāju, ka nav ko laika jūs vilcināt. Laižam šo kā vienu, un tad ķeramies pie nākošās epizodes. Ziniet, ko es jums bonusā ielikšu? Video, kur es mainu sajūgu tajā mašīnai. Tas notika ziemā. Man tur sākās problēmas ar sajūgu, vēl mašīnai bija apskate. Man tāds nesmuks video sanāca pret manu sadarbības partneri, kur mēs pat reklāmu filmējām, un to video nekādīgi negribējās publicēt. Varbūt šodien ir tā diena, ka mēs varam pielikt pie šī video turpinājumā to video, paskatāties, izvērtējiet, pieņemat lēmumus un tiekamies nākamajā epizodē, kur mēs liekam kopā Begimotu, ja? Sagaidīsim detaļas. Savedīsim kārtībā turbīnu un uztaisīsim ātro tādu epizodīti, kur mēs bak saliekam visu kopā. Nu, būs jums šī tāda bišķīt īsāka. Kaut gan viņi nav pārāk īsi, jo būs 2 epizodes vienā. Viena vecāka, pēc tam vecāka, vispirms jaunāka un tad vecāka. Un pēc tam gaidām nākošo epizodu, ko mēs te jūs vilksim garumā. Es zinu, ka jūs gribat kādu saturiņu paskatīties. Tad visiem paldies. Atā. Nu ko, čau, draugi. Ir pavasaris ieradies, saulīte, viss baigi forši. Un laiks kaut ko padarīt. Sāksim strādāt. Mans Audi A4, Begimots, YouTube Edition. Tā varētu viņu nosaukt, jā, YouTube Edition, šis mūsu YouTube projekts ilgākais nepabeigtais. Atkal viņš novdzīvojis ziemu. Esam bijuši daudzās interesantās aktivitātēs ar numuru zīmi. Šādu, 170, JT 170, ir dzīvojis pa Latvijas ceļiem un daudz ko darīs, jā. Esam bijuši trasītē. Ar visu to beigto galvas blīvi, respektīvi no saraksta, kas ir beigts tajā galvas blīvi, izpūsta. Jā, labi laika. Principā, kā motoru ielikām, tā viņa arī izpūta blīvi. Bija plāns tagad ķerties klāt mainam blīvi. Pieteicās pats pēdējais, kāpēc viņi vairs nevar pārvietoties Ilze, Čau Ilze, tāpēc, ka tur sajūgs ir izbeidzies. Sajūgs, kā mēs zinām, bija kaut kāds cūks vecais uzliks tur virsū, nebija jauns komplekts. Nu, tad nācās to mašīnu nokt malā. Tad es domāju, nu, davai, visu sataisīšu, visu iedošu viņai džetiņu, to mūsu foršo, ko nevar pārdot, nevajag, paldies jums skatītāji, paldies, ka jūs viņu nopērkat. Krūta, forši. Un, jā, viņi braukās tagad ar džetiņus, bet domāju, vai sataisīšu to galviņu, sataisīšu to kārbiņu, un tad būtu tā kā viņš beidzot pabeigts. Un tā kā es sāku saprast, viņš tā kā būtu pabeigts īstenībā. Izplūd man ir, ieplūd man ir. Varbūt skati vēlreiz būtu jāaiziet, es nezinu, kad viņai beidzās, pastīšos. Viņš tā kā būtu pabeigts, bet jā, tad nu šodienas plāns, kaut ko paremontēsim. Saplīs slogu mehānismus. Redz kā, Ilžuks man nav tāds prasīgs, nu. Viņi nobraukājas kāds 2-3 mēnešus uz tādu logu. Vedāja bērns uz bērndārs. Jo man nav laika sataisīt, jo kādam ir jābraukājas ar uksi apkārt. Jūs iedomājaties šo nelieti. Tad, nu ko jādod man viņai tas, nu tā kā parāds, es nezinu, jāstais tā mašīna viņai ir. Tad, nu, bija plāns ar to galvu celt nos, bet to mēs tomēr atcelsim. Mums te viena situācija radusies ir ar
darba lietās, bet to es arī uzfilmēšu, jums parādīšu. Tāpēc šobrīd uztaisīsim tā, lai viņi braucam, lai nekrīt lejā loks. Nu, jūs varat būt manā sabiedrībā kaut kādu laiku, 40 minūtes. Un paskatīties, ko mēs te daram. Ja? Nokusis sniedziņš, ir parādījies atkal asfaltiņš. Jānis priecīgs, saule spīd. Kas var būt labāks par to? Ziniet, kas var būt labāks par to? Ziniet, kas? Tas, ka tu tagad laiku nospiedi. Tas būtu baigi forši, ne? Nu, to laiku. Ja? Davai, neslinko. Es golfiņus izvilcu sērā. Vai, ko priecīgs. Gan jau, ka tie, kas man seko Instagramā, tie pamanījuši to ir. Kāds rakstīs komentārā par ātru, sāls un tas. Nekas nav par ātru, man viņš viņu jāparemontē nedaudz. Tā kā par to mums arī būs nedaudz update'iņi. Ir izdomāts dažas lietas, ko grib uztaisīt, sataisīt. Kaut kādas lietas nevaru uzfilmēt, jo cilvēki negrib, tā kā, lai viņus filmē. Man negribās arī uzbāzties. Iet visur ar kameru, paldies, ka tu man taisi. Bet update iedošu kaut kādu. Nu, ja kāds man atļaus kaut ko piefilmēšu, būs mums materiāls. Bet par to kādā citā epizodē nāk pavasaris, sāksim kaut ko darboties. Jāsāk gatavoties sezonai. Un sāksim ar šito projektiņu, lai man Ilzīte var braukāt apkārt, viņai patīk tā mašīna. Zanam iekšā taisam. Esam Audikā iekšā. Jūtam vibrāciju salonā. Kāpēc jūtam vibrāciju? Tāpēc, kad Rīgas bedres nav saudzējuši ar šo Audi. Kā jūs redzat, viņš zems ir. Un ir kārbas kronšteinam salocīts spilvena kronšteins. Jā, jo viņš ir aizķēries kaut kur aiz kādas bedres. Nu, gadās. Es par to nepārdzīvoju. Bet ņemsim kārbu nost, tad arī to sataisīsim. Tā, par to defektu, kas man ir tajā mašīnai. Es nezinu, kā es varētu jums izstāstīt pa lielam. Ir kaut kādas skaņas, tā kā, bet viņas šādi tādi ir. Un 50 tagad motors ir augsts, nav nekāda, viss ir kārtībā. Bet sajūgs ir palicis tāds ciets, tīzls, un, man liekas, viņš pašā apakšā, viņš īsti tā kā neizspiež. Jā, pašā apakšā sajūgs ir tā kā līdz pašai grīdai iespied, un tur ielikt robā. Jā, uzreiz laiž arī vaļā. Un, bet gājiens pilns cikls. Nu, manā praksē, cik ir bijis, tad parasti ir dempera atsperi izkritus ārā no sajūga diska, kurvim salūdus uz piespēdēja atspers, vai vienkārši kurvis ir pārlūzis. Tas ir manā praksē, kas ir bijis. Tā kā tas sajūga komplekts ir bijis uz rukša, viņš ir bijis ugunī testēts. Tur jebkas var būt, es atvainojos par nokrišņiem. Tur jebkas var būt pa lielam. Tāpēc es dzīšu iekšā, ņemšu to kārbīt nost un skatīsimies, ko es varu izdarīt, lai vismaz. Ne, viņa brauc, it kā Ilze varēja braukāties tik un tā ar to mašīnu. Bet, nu, viņi man sūdzējās, ka viņai šeit neliekot sevis atpakaļ gaitā un vēl viss kaut kas. Un skaņas kaut kāds nāk ārā, ziniet, man kaut kā liekas, ja dāma vizinās ar mašīnu, vajadzētu tā, lai viss tur ir kārtībā. Lai nav nekādas lieka trokšana, lai neizstās arī mašīna pēc bombzīšu, nu. Tad, jā, es tagad braukājos, viss ir kā kārtībā, var es saslēgt ātrumu. Nu jā, nu grūtāk ir, es jūtu, un tas pedāls ir pašā galā, pašā grīdā, tā kā. Bet tā uz tausti viņš iziet pilnu ciklu un viss viņam ir kārtībā. Tāds sajūt, ka viņam viss ir baigi lieliski, viņš iet pilnu ciklu. Tāpēc, nu ko mēs tur lauzīsim galvu, ņemam nost un skatāmies, kas tur ir lācītam vēdrā. Audika, jā, nu grūtāk liekas. Meitenē gan jau vispār. Grūti tas ir. Tu to džetu nevajag? Ko? Padomā, vajag labāk. Jauns liekšķi. Tā nav tā džeta, kurai mēs ap makrofleku sataisījām sliekšķus, ja? Beidziet tā domāt. Tā ir cita džeta. Es viņu taisīju mammai. Viņa labi ir. Jā. Jā, strādāt negribās, vai ne? Man arī negribās. Bet neko, ejam. Nu labi, ko man te zaudēt sliekšņus, kuru nav. Vienkārši ceļam augšā un nedomājam, vai ne, draugi? Kaut kā jau ceļās augšā. Tātad, par lietu, ko es gribētu vēl pastāstīt, tiem, kas vēlās veidot sadarbības vai kaut ko tādu. Un turpmāk mums te būs bišķīt apstākļu maiņa. Tad
pirms sadarbībām par produktiem, ko jūs gribat, lai es pastāstu un pareklamēju, jums nāksies parādīt, kā esat viņu uz citas mašīnas realizējuši. Jo patreiz man ir tāda situācija, es padalīšos, nevienu nezākāšu, jo mani taču iedeva pa velti. Bet vai tas ir pareizi, piezlamiet jūs paši. Tātad priekšējie spārni. Nu, jā. Redziet paši. Es jau zinu, dāvinātam tur, ko tur neskatās. Nu, nav jau arī tā, ka es pa velti viņus dabūju. Es tikai spārnus pa velti dabūju. Par krāsošanu jau es maksāju tik un tā. Nu, jūs sapratāt, spārni uz gadu. Pasūti un gatavi tev tavā krāsā un bez nekādiem kasiekiem, bez nekādām rūsām. Viss nokrāsots tavā krāsā un, cik saprat, arī izvaskots no iekšas, lai nerūsē. Sorry, draugs, pēdējā reklāma ar tevi. Un laikam pēdējais krāsošanas projekts pie tevis. Piedod, nu, es domāju, ka mēs paliksim draugi, bet ir kā ir. Turpinam darbu. Nu, visu mīlētā daļa. Bēgiem acs no apakšas. Jā, nekas netek, kas ir labi. Te pie turbīnas ir kaut kāds. Nu, man nav, nu, kas atkal, jā. Uztaisīja gaismu un tāpat gaismas man nav. Vēl labāk. Jā, nu, pa kaut kādu studiju apgaismojums, laikam ir. Lai es varu salikt te visur lampiņas. Jā, nu, kaut kā tā. Kaut kas ir ar to turbīnu noticies. Bet to mēs tagad taisīsim galvu, pārbaudīsim. Kārba nav vaļā atskrūvējusies, kas ir labi, zinot mani. Tad ir šī detaļa, pa ko es jums stāstīju. Nu, jūs sapratāt, viņa ir aizķērusies kaut kur. Tāpat kā šī detaļa kaut kur ir aizķērusies. Šī detaļa ir aizķērusies. Šī detaļa ir beigusies. Jā. Ja kādam ir B6 pusrāmis, vaina pret TDR cepurīti. Pat kodu redz. Nu, jā, B6 ir labākā mašīna. Kodu redz, bet pusrāmi nav. Nu, jums jau patīk šitais skats, viss, ka te ir sapujis. Tiem, kas te gaida kaut kādas ilūzijas, ka šitas ir pa kapējkām mēmākais B6, viņš nav. Viņš nav un nebūs. Jā, viņš ir. Viņš ir piekusis no šīs garās Latvijas dzīves. Un tā ir mums šī tāda problēma. Slīpējot pa mežiem ir saplīsis, šīs mezglis. Puses putekļu gumija aizmugurējā. Reduktors tek. Jā, ķīlē labais ritenis. Tā te arī tie kluči laikam bija jāmaina. Jā, šitie vienīgie, kur nenomainīja suports jāmaina. Šajā pusē viss kārtībā. Jaunās trusis sēž uz izpūtēja. Nekādīgi. Nu, ar sniegiem izrauc ārā. Viņš te, kur ir iestiprināts, bet viņš krīt ārā. Es domāju, ka ar sniegu viņas rauj vienkārši ārā. Un kaut kā tā. Izpūtējs ir atklapēts. Nu, nav jau tā, ka es to nezināju, ka tā notiks. Labi, ņemam no gaņģena un viss pietiek te demagoģijas. Strāki, Jānis, es strādāju. Pēc tam. Nu, ko saju komplektiņš uz grīdas.
Disks ir nodilis, atspers nav izkritušas, kurvis ir nozilināts. Jā, nekur nekādas plaisas es patreiz neredzu, viss it kā liekas labi. Tad pieņemsim lēmumu, liekam lietotu citu, vai liksim jaunu virsū, un tad atpakaļ salikšanas process. Spārarats kā mums izskatās? Spāraratam viss ir kārtībā. Ko es tu filmēju? Tā, atkal gaisma nav. Šitā problēma to gaismu. Es pat nezinu, kā viņu atrisināt. Tā, nu spārarats kā jauns pa lielam. Kaut kāds, kas tas tāds ir? Tie ir putekļi no diska. Viss ir kaut kāds alumīnijas skaidrs redzams. Reku starteris ir trīnis klāt, kas bija tā skaņa no startera. Pārbaudīšu to gultnīti iekšā, visi kārtībā un lieku kopā. Un braucam un baudam. Šitas nav tas, kas ir mirts. Šitas nav tas, kas ir mirts, uzreiz redzu. Domāju? Nu, šis tās jauns. Lai tā būtu. Un pilnīgi jauns kurvis, ja? Tas ir tas jaunais kurvis? Tas jaunais, tikko no kastes. Ok. Tikko atvedi. Tikko atvedi, jā. Nē, nu jaunāks ja mēs ir. skatāmies, tad šis tās labāk kā tās. Jā. Tu arī varēja pasūtīt jaunu. Jā? Nu jā, taču. Kur? Pagaidi. Gāmbola Riči. Kas mums te ir? Sadā patīk pafilmēties, es dzirdējis. Man nav variantu. Tu kadrā lien iekšā. Es Nav laiku, variantu. ko? Ne, pēdējo video rītīgi, nekādā pēdējā, es nezinu. Vēl 15 video starpā būs līdz šim video. Jā. Kamēr mums montāžas. Te arī izstāst. Tur ir situācija. Ir situācija. Pasies to krančteini, to spilveni. Es jau sapratu, jā, es jau nemaz neskatījos. Kaut ko vibrēt sācis bija. Stulbi. Jā. Labi, skrūvējam kopā. Laikam. Palīdzēs uzstāvt ganģeni. Var mēģināt. Ko? Kā tur bija kārbus miljonus, mugura viena, jā. Jā, bet dīvaini, ka pēc 1 vai 2 nedēļām tu man pateici, ka kārbus ir vairs tikai 100 palikuši. Nu tad vajadzētu. Strauji saruka, jā. Variantu. Tas jau labi darbojās. Nu ko, sajūdziņš viss kārtībā, uzlikām lietot, kā jau redzējāt, viss beigas puki sanāca. Ielikām vēl starpā flants 5 mm, kas nāk oriģināli 1,9 kvatrām, dēļ tā, ka viņam nāk savs spārarats 240 mm, un tad tā kā nav vieta zvanā, nāk līdz starplika. Nu, tā kā man tur tās vibrācijas kaut kādas nāk no tās mašīnas, tad es testa pēc ieliku arī viņu atpakaļ iekšā. Tagad, viņa grūt man pastīties, ja? Tad tagad ķeros pie tām durvīm, taisīšu tās durvis. Nomainīšu lodzi mehānismu, braucam nomazgāt to mazlīt. Pabraukāsimies, pastīsimies, kā uzvedās, tagad ir tā vibrācija vai nav. Un jā, tiem, kas vēl nav atbraukuši, atbraucat, saremontējat mašīnu, bez cietējiem riekstiem, reku numuriņš. Uztaisiet kāds apkopīti, šī tas mums palīdzēs veidot saturu. Tas tomēr ir mūsu darbiņš, jā. Mašīniņu saremontēsim, mums būs naudiņa, jums būs video.
Video saturs būs, jā. Braucam braukāties. Paskatīsimies, kā strādā sajūgs. Logu sataisīja, logs virinās. Viss ir vienkārši lieliski. Sajūdziņš atkal ir smuki vietā, tur, kur viņam jābūt. Tad paklausīsimies tās vibrācijas, vai ir pārgājušas, vai nē. Man teorija par to vibrāciju, kāpēc viņi veidojās. Es jums parādīšu, kāda viņi izskatās, kā viņi. Nezinu, vai varēšu pārdot jums viņu no mašīnas, no sajūtām, lai jūs jūtat. Bet mēģināsim. Nu jā, viņi nav mainījusies. Pie saviem avrieziem tāda kā dobja rezonants, tāda skaņa. Ieliksim tagad 4. Nu, var just. Kad ir, nu jā, labi, maz apgriezieni. Iepriekš bija tā kā liekas, ka trakāk. Bet redzēt, tas spilvens bija sasists. Un tā kā saspriegot bija pa lielam. Saspriegojies. Nu jā, ot šāds. Es nezinu, vai to var just kamerā, bet mana teorija ir tāda, ka pie vainas ir tas, kad ir ātrumkārma 4-cilindru motoram cita. Viņam nāka tāda tā kā balansiera kardāna galā. Es to detaļu esmu dabūjis. Es neesmu dabūjis tikai kardānu. Man ir tā vīzija, ka es varētu sataisīt to jautājumu arī kaut kad. Bet jā, vajag smuki? Jā. Jā. Bet katrā ziņā braukt ilzi varēs. Logu atvērt, aiztaisīt varēs. Sajūta viņš arī būs patreiz kārtībā, mierīgi pabraukāsies. Tad sataisīsim to galvas blīvi. Bet viņš šauj. Jā. Ir lietas, kas ir krūti, kas nemainās. Pa lielam viss. Braucam mājās. Paldies, ka noskatījāties. Un tiekamies nākošajās epizodēs. Turpinājums, jā. Būs viens interesants video padomā. Ceru, ka tā būs arī nākošā epizode. Visiem no tā.